kā tiek izgatavoti dimanta griešanas diski. Sveiks, inženierijas meistari! Šodien mēs atklāsim noslēpumu, kas ir sastopams daudzās būvniecībās, remontos un pat mākslas darbos. Dimanta griešanas disks. Šie instrumenti, kas sākumā šķiet vienkārši, patiesībā ir īsti inženierijas brīnumi, kas spēj griezt viscietākos materiālus ar pārsteidzošu precizitāti un efektivitāti. Bet kas tad īsti ir šie dimanta griešanas diski? Un kāpēc tie ir tik īpaši? Dimanta griešanas disks būtībā ir abrazīvs instruments, kas paredzēts ārkārtīgi cietu materiālu, piemēram, betona, asfalta, granīta, marmora un pat dažu veidu metāla griešanai. Tā spēja slēpjas rūpniecisko dimantu izmantošanā, kas ir cilvēkam zināmie cietākie materiāli. Atšķirībā no parastajiem abrazīvajiem diskiem, kas ātri nolietojas, griežot blīvus materiālus, dimanta diski izmanto dimanta izcilo cietību, lai nokasītu un noņemtu materiālu, nevis vienkārši to samaļot. Tas nodrošina tīrākus, ātrākus griezumus ar daudz mazāku piepūli. Bet kā mēs nonācām pie tik modernas griešanas tehnoloģijas? Dimanta disku vēsture atspoguļo cilvēces centienus radīt efektīvākus darbarīkus. Ilgu laiku akmeņu un cietu materiālu griešana bija lēns un darbietilpīgs process, kas bija atkarīgs no metāla darbarīkiem, kuri ātri nolietojās. Īstā revolūcija sākās ar sintētisko dimantu izstrādi 20. gadsimta vidū. Pirms tam dabīgie dimanti bija dārgi un reti, kas padarīja to izmantošanu rūpnieciskajos darbarīkos plašā mērogā neiespējamu. Ar iespēju ražot dimantus laboratorijā pavērās jauns horizonts griešanas instrumentu ražošanā. No tā brīža inženieri un metalurģi sāk eksperimentēt ar veidiem, kā iekļaut šos dimantus metāla matricās. Tas noveda pie pirmajiem dimanta griešanas diskiem, kādus mēs tos pazīstam šodien. Tas bija progress, kas izmainīja veselas nozares, sākot no būvniecības līdz pat kalnrūpniecībai un dārgakmeņu slīpēšanai. Un kāda ir pamatstruktūra, kas ļauj šiem diskiem veikt tik precīzus un efektīvus griezumus? Dimanta griešanas diska struktūra savā būtībā ir pārsteidzoši vienkārša, taču sarežģīta tās izpildījumā. Tas sastāv no divām galvenajām daļām – pamatnes un griešanas galvas. Pamatne ir diska korpus, kas parasti izgatavots no augstas kvalitātes tērauda. Tas nodrošina diska stabilitāti un izturību, garantējot, ka tas neliecas vai nelūst lietošanas laikā. Tā ir būtiska detaļa drošībai un izturībai. Griešanas galva savukārt ir tā daļa, kurā iestrādāti dimanti. Tā var būt ar nepārtrauktu malu, atsevišķiem segmentiem vai turbo dizainu, atkarībā no griešanas veida un apstrādājumā materiāla. Tieši šajā griešanas galvā notiek maģija, jo tieši tur dimanti saskarās ar materiālu un veic griešanu. Bet kā šie mazie un jaudīgie dimanti tiek tik izturīgi piestiprināti pie diska? Dimantu piestiprināšana pie diska ir ražošanas procesa sirds, un tā galvenokārt tiek veikta izmantojot metodi, ko sauc par sinterēšanu. Sinterēšana ir metalurģisks process, kas ietver metāla pulveru saspišanu un karsēšanu. Šajā gadījumā sajauktus ar rūpnieciskiem dimantiem, līdz tie savienojas un izveido cietu gabalu. Process sāks ar metāla pulveru, piemēram, kobalta, niķeļa, dzels un vara, izvēli, kas kalpos kā matrica, kas noturēs dimantus. Šie metāli tiek izvēlēti to saistīšanas īpašību dēļ un to nodiluma īpašību dēļ, atbrīvojot jaunus dimantus, kad disks tiek lietots. Industriālie dimanti, kas ir mazāki un ar zemāku dārgakmeņu kvalitāti, bet ideāli piemēroti griešanai, tiek rūpīgi sajaukti ar šo metāla pulveri.
No šī brīža process parasti ietver divus galvenos posmus – augsto presēšanu un karsto presēšanu, jeb pašu saķepināšanu. Augstās presēšanas laikā metāla pulvera un dimantu maisījumu ievieto veidnēs un pakļauj augstam spiedienam. Tas sablīvē pulveri, piešķirot tam sākotnējo un viengabalainu formu, taču vēl bez galīgās izturības. Pēc tam seko izšķirošais posms – karstā presēšana, jeb saķepināšana. Iepriekš izveidotā detaļa pēc tam tiek uzkarsēta ļoti augstā temperatūrā, parasti no 700 līdz 1200 grādiem pēc Celsija, kamēr tā joprojām atrodas zem spiediena. Šādos ekstrēmos apstākļos metāla daļiņas saplūst un savienojas savā starpā, cieši ieskaujot dimantus metāla matricā. Tieši šajā brīdī griešanas daļa iegūst savu blīvumu, cietību un pats svarīgākais – spēju droši noturēt dimantus griešanas laikā. Pēc saķepināšanas dimanta segmenti tiek piemetināti ar lāzeru vai piestiprināti ar cietlodēšanu pie tērauda pamatnes, veidojot pilnīgu disku. Precizitāte šajā procesā ir ļoti svarīga, jo vāja lodējuma vieta vai slikti izveidota matrica apdraudētu visu instrumentu. Bet kādi ir dažādie dimanta disku veidi un kam katrs no tiem ir paredzēts? Dimanta griešanas disku klāsts ir ļoti plašs, un katrs veids ir optimizēts konkrētam mērķim, nodrošinot labāku veiktspēju un apdari dažādiem materiāliem. 3 visbiežāk sastopamie veidi ir segmentētie diski, diski ar nepārtrauktu malu un turbodiski. Segmentētos diskus var viegli atpazīt pēc spraugām vai segmentiem gar to malu. Šīs spraugas kalpo, lai izkliedētu griešanas laikā radīto siltumu un noņemtu putekļus un atlūzas no materiāla. Tie ir ideāli piemēroti agresīvākiem un ātrākiem griezumiem tādos materiālos kā betons, mūris, ķieģeļi un asfalts, kur īpaši smalks apdares rezultāts nav galvenā prioritāte. Savukārt diskiem ar nepārtrauktu malu ir gluda un nepārtraukta mala bez segmentiem. Šī īpašība nodrošina ārkārtīgi gludu un tīru griezumu ar minimālu šķembu veidošanos. Tāpēc tie ir ideāla izvēle materiāliem, kuriem nepieciešams augstas kvalitātes apdares rezultāts. Piemēram, keramikai, porcelāna flīzēm, marmoram un granītam. Parasti tos izmanto ar ūdens dzesēšanu, lai izvairītos no pārkaršanas un nodrošinātu vēl precīzāku griezumu. Visbeidzot, mums ir turbodiski, kas ir sava veida hibrīds starp abiem iepriekšējiem. Tiem ir zobaina vai viļņota mala, kas apvieno segmentēto disku griešanas ātrumu ar tīrāku apdari nekā tiem. Tie ir daudzpusīgi un laba izvēle dažādiem materiāliem, tostarp betonam, akmeņiem un dažiem keramikas veidiem, piedāvājot labu līdzsvaru starp griešanas ātrumu un kvalitāti. Pareizā diska izvēle ir ļoti svarīga darba panākumiem un operatora drošībai. Un kur mēs varam redzēt visas šīs tehnoloģijas darbībā mūsu ikdienā? Dimanta griešanas diski ir īsti anonīmie varoņi dažādās nozarēs un pielietojumos. Būvniecībā tie ir neaizvietojami, lai grieztu dzelzs betonu, veidot iegriezumus asfaltā, cauruļvadu uzstādīšanai, kā arī precīzi grieztu ķieģeļus un mūra blokus, un pat kontrolētai konstrukciju nojaukšanai. Bez tiem daudzi būvdarbi, ko šodien redzam, būtu daudz laikietilpīgāki un dārgāki. Dekoratīvo akmeņu nozarē, piemēram, marmora un granīta apstrādē, dimanta diski ir galvenais instruments. Tie ļauj griezt lielas plāksnes, veidot darba virsmas, grīdas un apdares ar nevainojamu apdari. Skaistums un precizitāte griezumos dabīgajos akmeņos, kas rotā mūsu mājas un ēkas, lielā mērā ir šo disku nopelns. Turklāt tie tiek plaši izmantoti keramikas un porcelāna flīžu, kā arī grīdas segumu uzstādīšanā, nodrošinot, ka katrs elements perfekti sader kopā. Pat restaurācijas un mākslas darbos, kur precizitāte ir ļoti svarīga, dimanta diski atrod savu pielietojumu.
Dažos specifiskos pielietojumos dimanta diski ar īpašām metāla sakausējuma saistvielām var tikt izmantoti cietu metālu, piemēram, čuguna vai duktilā čuguna cauruļu griešanai. Tas parāda šīs tehnoloģijas daudzpusību. Ir fascinējoši domāt, ka tik izturīgs un efektīvs instruments ir atkarīgs no sīkiem oglekļa kristāliem, lai paveiktu savu darbu ar meistarību. Ņemot vērā tik daudz iespēju, kādas ir priekšrocības izmantojot dimanta disku, salīdzinot ar citām griešanas ierīcēm, dimanta griešanas disku priekšrocības ir neskaitāmas, un tās attaisno to plašo izmantošanu profesionālajā vidē. Pirmkārt, izturība ir galvenais faktors. Kamēr parastie abrazīvie diski ātri nodilst un bieži jāmaina, dimanta diskiem, pateicoties dimantu ārkārtējai cietībai, ir daudz ilgāks kalpošanas laiks. Tas nozīmē laika un naudas ietaupījumu ilgtermiņā. Otrkārt, efektivitāte ir nepārspējama. Tie griež cietus materiālus daudz ātrāk un ar mazāku operatoru piepūli, tādējādi palielinot produktivitāti būvlaukumā vai darbnīcā. Precizitāte ir vēl viena priekšrocība. Dimanta diski nodrošina tīrus un taisnus griezumus, samazinot materiāla zudumus un garantējot augstas kvalitātes apdari. Tas ir ārkārtīgi svarīgi darbos, kuros nepieciešami perfekti savienojumi, piemēram, uzstādot grīdas vai darba virsmas. Turklāt daudzpusība, kas ļauj griezt tik plašu, ārkārtīgi cietu materiālu klāstu, ir kaut kas tāds, ko spēj piedāvāt tikai nedaudz citas ierīces. Bet vai šie diski tiešām ir risinājums visām griešanas problēmām? Vai arī ir piesardzības pasākumi un ierobežojumi, kas mums jāzina? Neskatoties uz visām priekšrocībām, ir būtiski saprast, ka šie diski nav universāls risinājums un prasa īpašu piesardzību, lai nodrošinātu to efektivitāti un vēl svarīgāk – lietotāju drošību. Viena no galvenajām ierobežojumiem ir tā, ka tie nav piemēroti masīvu materiālu griešanai, tādi kā koksne, plastmasa vai parasti melnie metāli. Šiem materiāliem abrazīvie diski vai zāģi ar īpašiem zobiem ir piemērotāki. Izmantojot dimanta disku uz mīksta materiāla, var rasties pārkaršana, diska priekšlaicīga nodilšana un pat negadījumi. Vēl viens būtisks punkts ir nepieciešamība izvēlēties pareizo disku griežamajam materiālam. Nepareiza diska izmantošana var radīt neefektīvu griezumu, bojāt materiālu vai pašu disku. Dzesēšana arī ir svarīgs faktors. Daudz dimanta diski ir paredzēti griešanai ar ūdeni, tas ir mitrā vidē, kur ūdens palīdz atdzesēt disku, paildzina tā kalpošanas laiku un samazina putekļu daudzumu. Šo ieteikumu ignorēšana var izraisīt diska pārkaršanu, deformāciju un veiktspējas zudumu. Un, protams, drošība ir pats svarīgākais. Vienmēr lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus, piemēram, aizsargbrilles, cimdus un ausu aizsargus, kā arī ievērojiet instrumentu un diska ražotāja norādījumus. Inženierija, kas slēpjas aiz šiem diskiem, ir iespaidīga, taču cieņa pret to ierobežojumiem un pareiza lietošana ir būtiska. Ja esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, piesakies kanālam, ja vēl neesi abonējis, nospied patīk un ieslēdz paziņojumu zvanīju. Un ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šeit platformā un tiktu pieminēts mūsu video. Un ja vēlies uzzināt vairāk par kursiem, kurus mēs iesakām, izmanto QR kodu šeit blakus vai saiti video aprakstā, lai iegūtu piekļuvi dažādām iespējām attīstīt prasmes, kas sniegs priekšrocības tavā karjerā. Un kā ir ar jums? Vai jums jau ir bijusi iespēja izmantot dimanta disku kādā projektā? Kādu materiālu jūsuprāt ir visiespaidīgāk redzēt, ka tas spēj tik viegli sagriezt? Atstājiet komentāros, es vēlos uzzināt. Šeit blakus ir divas interesantas video iespējas, kuras tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Un ja vēlies mūs atbalstīt, atstāj savu patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tas arī viss, inženierijas cienītāji. Liels apskāviens un tiekamies nākamajā video!